Nu ko, pirmais 1000. Lielas paldies visiem, gan tiem, kas vienkārši skatījās, jo īpaši tiem, kas piesakoja. Atsevišķi paldies arī par visiem komentāriem, bija ļoti pozitīvi un motivējoši. Pat ja neatbildēju, lasīs esmu visus. Lielas paldies, bija ļoti negaidīti to sasniegt tikai 2 nedēļu laikā un ar 4 video. Bet nu šeit mēs esam, pirmais 1000. Lielas paldies. Vēlreiz gribu pateikt visiem paldies par pirmo 1000 sekotājiem. Tas šķiet tiešām neticami, jo kopš ieliku pirmo video pagāja tikai 2 nedēļas, varbūt mazliet vairāk. Tik ātri to tiešām nebija gaidījis. Pirms likt video vispār bija domājis, ka augšana būs lēnāka un būs laiks pie tās pierast. Tomēr esmu ļoti privāts cilvēks un dalīties tik publiski nebija viegli. Pirmos video safilmēju vēl martā, vēl citās telpās. Saņēmos ielikt tikai augustā, visu laiku domāju, ko tad filmēt pēc tam, jo pirmie video bija vienkārši. Sākotnējā ideja bija filmēt to, ko daru ikdienā, kā attīst uzņēmumu un cenšos tikt prom no parādiem. Bet realitātē tās dienas bieži vien izskatās ļoti vienādi. Tas ir, es sēžu pie datora, meklēju, pasūtu preces, atbildu uz e-pastiem un tam līdzīgi darbi. Esmu mēģinājis to nofilmēt, bet tas izskatās garlaicīgi un tur nav pat ko komentēt, neiedziļinoties, protams, procesos. Līdz šim ieliku tikai 5 video. Pamanīju, ka populārākie ir tie, kuros es stāstu par lielākajām kļūdām, zaudējumiem. Diemžēl, tomēr par laimi, tik liels kļūdas nebija daudz. Un tāpēc tam līdzīgi stāsti man nepietiks ilgam laikam. Un tālāk nākotnē plānoju filmēt vairāk par sevi un par tām lietām, prasmēm, zināšanām, kas, manuprāt, man palīdzēja sasniegt rezultātus, vai arī par tām lietām, kas vienkārši man šķiet interesants vai patīk. Tomēr tagad, filmējot, nevar nedomāt par 1000 sekotājiem un ir grūtāk izvēlēties nākamo video tematus. Tāpēc es gribētu pajautāt tieši jums, ierakstīt komentārā, kas būtu tas, ko jūs gribētu redzēt šajā kanālā. Un tad vēlreiz liels paldies par pirmo 1000. Gaidīšu jūs vēlmes komentāros un tiekamies nākamajos video. Tā.